Man cilvēki bieži vaicā, kādu privātmāju labāk būvēt, vai varbūt labāk pirkt nekā būvēt, un cik maksā. Tāpēc priekš šīm sērijām es centos sameklēt privātmāju būvniekus, attīstītājus un pārdevējus, kas var atbildēt uz šiem jautājumiem. Šobrīd vispieprasītākās mājas ir ap 100 līdz 120 metru platībā, tāpēc uzsveru likšu tieši uz šādām platībām, kā arī katras sērijas beigās uztaisīšu nelielu apkopojumu, aprēķinu Excel tabulā, kur ielikšu visas aptuvenās izmaksas, lai pēc iespējas precīzāk parādītu, cik tad galu galā māja izmaksā. Un esiet vērīgi, jo katras sērijas beigās būs jautājums, uz kuru atbildot pareizi, būs iespējams vinēt Akropolis dāvanu kartes 30 eiro vērtībā. Čau, Nīl! Čau! Varbūt pastāstīji, kas šī ir pēku, pastāstīji, ko jūs pārdodat un vispār, ko iespējams pie jums iegādāties? Primārais tas darbības lauciņš, un īstenībā vienīgais ir kokarkas māju būvniecība. Un mēs viņus taisam tāpatās, kā pieņemsim Somijā un tajā pusē taisa ar visām tādām pašām tehnoloģijām, ejam uz to, lai tiešām būtu kvalitīvi un patīkam šeit dzīvot. Pastāstīji par siltinājumu. Siltinājums ir ārsienām ir 200 mm minerāla vata, jumtā ir 300, grīdās ir 200 un starpsienās ir 145. Un varbūt var pastāstīt par ventilācijas un rekuperācijas iekārtu, kas jums ir uzstādīti. Rekuperācijas sistēma mums ir uzstādīta, viņa ir blakus istabā, ko noteikti video laikā varēsiet redzēt. Tad vienkārši gaisa cirkulācija, kas palīdz arī samazināt izmaksas un tajā pašā laikā uzturēt patīkamu klimatu iekštelpās. Kāda šai mājai ir pamati? Būtības, mēs skatāmies attiecībā arī no paša zemes gabala un tieši kurā vietā viņš atrodas, kāda ir augsne apakšā un vispārējais. Citur, tur, kur varbūt tās ir mīkstāks, slapjāks un neforšāk tā zeme kā tāda, mēs izmantojam skrūpāļu. Skrūpāļu, betona plāksnes un vienkārši betonējumi, vienkārši skatāmies tieši kas un kā arī priekš pamatiem mēs skatāmies, varbūt ir vajadzīgi kaut kāda līdzinājuma vai uzbēruma, kaut kādas tādas lietas tikai, lai tā māja kvalitīvi un labi stāvētu. Cik šitai mājai kvadrātmetri ir? Tieši dzīvojamā platība ir 139, kopējās 150, 160. Un cik šeit ir guļamistabas? 5. 5 guļamistabas un... Dzīvojamā istabā un tad jau arī zem trepēm mums sanāk tieši tāda saimniecības telpa, kur mēs varam nolikt gan siltumsūkni, gan arī veļasmašīnu žāvētājs, tādas lietiņas. 2 vannas istabas. Un šeit ir abos stāvos siltās grīdas. Jā, pēc tam arī varēsim redzēt otrajā stāvā, kur kolektori ir novietot. Paliekam tieši tāpatās, tā kā pirmajā stāvā, tur, kur ir iebūvējamais skapis, tur apakšā ir tieši novietot. No kā ir jumts taisīts? Krāsot metāla plāksni, tad jau arī aiziet koks tā kā staķņi un arī tas pats siltinājums un paliekam tāpās tā kā sienās. Apkurs sistēma. Ko mēs apkurinām? Jā, mums visās mājās ir paredzēts Panasonic gaisa ūdens siltumsūknis. Pa lielam pašu iekārtu mēs noliekam šai mājai uz otrā stāvā terasītes. Jā, es redzēju. Jā, un pa lielam ar to mēs arī apkurinām. Kādi ir apkuras rēķini vai ir jau zināms, ir kāds uzceltajās mājās? Mums bija projekts Otium, joprojām ir. Tur bija 800 eiro par siltumu visu cauru gadu. Un cik tai māja kvadrātmetri? 109 precīzāk. Cik tādu Otium māju ar pilnu apdaru pie jums maksā? Pirmkārt, Otiums nav vienīgais projekts ar 3 guļamistabām uz 100 kvadrātmetriem. Ir arī Viento Mono, kas varētu būt diezgan interesants. Pa lielam ir tā, ka Otiums mums izmaksās 184 000 līdz nobeigumam, kad mēs atdodam atslēgu, bet vienīgais, kas nav iekļauts, tā nav virtuve. Tātad es pa lielam saprotu, es nopērku zemi, sakārtoju komunikācijas uz savas zemes, pat nevajag. Nē, mēs arī piedāvājam pievilkt komunikācijas, mēs piedāvājam labiekārtojumus, respektīvi to pašu bruģi, žogu, pilnībā. Bet tas ir pa papildus cenu. Jā, tas būs papildus, tāpēc, ka mēs nevaram redzēt un paredzēt, cik tālu viņiem kaut kas ir jāpārāk. Tad māja 184 000. Jā. Ko mēs darām? Izvēlēties projektu, apsēžamies pie galda ar mūsu būvniekiem, mūsu arhitektiem un sākam klausīties, kādas ir jūs tās vēlmes, un tad skatāmies, vai tas tiešām ir iespējams vai nav iespējams. Un, ja būs, tad vienkārši izdarīsim. Ja nebūs, tad pateiksim, sorry, varbūt tās varam uztaisīt individuālu projektu, vai arī varbūt kāds cits projekts ir piemērotāks jums. Tātad par izmaksām. Nils šajā sērijā pieminēja, mēs rēķinājām to cenu mājas Otium projektam, bet es arī parādīšu, kāda ir vērtība tai mājā, kuriem mēs filmējam. Tā ir mazliet lielāka māja, Renault māja vai Rino māja, nezinu kā pareizi, 139 metri. Tātad, ja mēs ņemam to Otium māju, par ko mēs runājām tur uz vietas, tātad Otium platība ir 109 metri. Un Otium mājas cena ir
184 000. Māja mums ir ar pilnu apdari, ar apkuri un pat ar rekuperācijas iekārtu. Ko mums vajag? Tātad mums vajag pašiem atrast zemes gabalu. Šeit es atkal liku 30 000, komunikācijas aptuveni 10 000, arī teritorijas labiekārtošana, kas ir 5 000. Un beigās kopējā summa mums sanāk, vēl arī saules baterijas 12 kW, valsts subsīdija 4500. To visu sarēķinot kopā, mums sanāk Otium mājas vērtība, cena summa aptuveni 233 500 eiro, kas uz kvadrātmetru sanāk 2142 eiro. Bet, ja mēs runājam par Rino māju vai Renault māju, kurā mēs filmējām, tā ir mazliet lielāka, ar 4 guļamistabām un iekšējā platība 139 metri. Nākal tās pašas pozīcijas 30 000, 10, 5, bet mājas vērtība šajā gadījumā ir 240 084. Plus vēl saules baterijas. Un kopā mums sanāk 289 584 eiro. Nopaļojot 290 000, kas uz kvadrātmetru sanāk 2083. Starp citu, Silas Stils mājaslapā silastils.lv var apskatīt visus viņa projektus. Viento Mono, 101 metrs, Renault, 139, Vientos, 138, un visus pārējos 2 stāvu un 1 stāvu projektus. Tā kā droši iet apskatiet. Un, protams, ja kādi jautājumi, tad zvaniet Nilam. Nila kontakti būs zemāk, kā vienmēr, tā kā droši viņam zvaniet, viņš būs ļoti priecīgs. Pastāstīs jums visu iespējamo un vēl vairāk par Silas Stils mājām. Un vēl mums ir palikusi kārtējā konkursa sadaļa, kurā mēs izlozēsim iepriekšējā jautājuma laimīgo. Un iepriekšējā konkursa jautājums mums bija, cik lielas platības guļamistabas ir Drēliņu mājās. Un pareizā atbilde bija tieši tā 16 kvadrātmetri. Un tagad lozēsim laimīgo un liekam iekšā linku mūsu atkal speciālā lapā. Spiežam fetch, anything goes, continue, pick a winner. Un pareizais vinētājs mums ir Artūrs Rācenis 2131. Artūr, apsveicu, sazinies ar mums, lai vienotos, kā mēs tev nodosim balvu. Un nākamais konkursa jautājums mums ir, kādas apkuras izmaksas bija par gadu Otium mājai. Spiediet like, spiediet pierakstīties, ja to vēl neesat izdarījuši, un rakstiet savu atbildi komentāros. Nākamajā sērijā mēs dosimies uz Stopiņu novadu, kur aplūkosim, kā var no kaņepēm uzbūvēt māju. Man liekas, tas būs ļoti interesanti. Tāpēc sekojiet mums un tiekamies jau nākamajā trešdienā.